Tāda tēma motivēt ar mūžību. Un mana tāda rakstvieta, no kuras gribu atspērties šodien, tā ir 1. Timoteja 6. nodaļa. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts pats, apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Cilvēks iekšēji pie kaut kā turās. Viņam ir kaut kāds dārgums, ko viņš baidās pazaudēt. Un tas, ar ko mēs iekšēji dzīvojam, tas būs redzams mūsu tuviniekiem, radiniekiem, un tas būs arī pēc tam redzams arī pārējiem cilvēkiem, kuri mūs pazīst. Tāpēc, ka mēs esam kaut ko ieguvuši tādu, kā Džimijs Eliots teica, kurš aizbrauca uz cilti indiāņu, un pirms tam viņš uzrakstīja tādu zīmīti viesnīcā, ka nav neprātis tas, kas atdod to, ko nevar paturēt, pasargāt, par to, ko nevar pazaudēt. Jā, kaut gan mēs runāsim par to, ka var pazaudēt mūžīgo dzīvi, bet tie, kas to negrib, viņi pie tā turās un viņi gatavi maksāt cenu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu aiziet uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc mani jautājums šodien, vai tu par to esi motivēts, vai tu par to domā, vai tu tiecies, vai tu gribi būt ar to kungu vienmēr, vai tu gribi būt mūžībā. Daži to nesaprot, un tāpēc viņi tic Dievam, lai Dieviņš, kā viņi saka, palīdzētu man ar veselību, lai Dieviņš man palīdzētu ar maniem radiniekiem tik galā, lai Dieviņš man dotu spēkus un dotu man finanses. Un tad rodās tas, ko es arī bieži saku, 15. nodaļā mēs lasām 1. korintiešiem, ka mēs būtu visnožēlomākie cilvēki virs zemes, ja mēs tikai cerētu uz to kungu šajā dzīvē. Tātad, ja tu uz Dievu ceri, ka viņš tev tikai šeit virs zemes palīdzēs, un tev nav dzīve priekš mūžības, tam nekādas jēgas nav. Mums nebūs tā pilnā investīcija, mēs nebūsim pilnībā nodevušies tam, priekš kā faktiski Jēzus bija atnācis. Jo Jēzus pats, kad viņš sāka sludināt, mēs lasām Marka evaņģēlijā 1. nodaļā. Pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dievam evaņģēliju, sacīdams, laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tas ir tas jautājums, kas ir tā Dieva valstība, kas ir tas, dēļ kā es esmu gatavs maksāt cenu. Jo paskaties vēl Lūkas 18. nodaļā, 29. 30. pāns. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājuši māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, kas to daudzkārtīgi neatdabūs jau šī laikā, bet nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Dieva valstības dēļ es visu pazeminu. Tas nenozīmē, ka man jāpamet un jāaiziet klosterī. Tas nav pareizi. Dievs gribēja, lai mēs esam starp cilvēkiem, lai mēs ietekmējam šos cilvēkus, lai viņi caur mums var iepazīt, kāds ir Dievs. Lai mēs viņiem varam būt par palīdzību, lai viņi var atnākt pie ticības. Kā viņi varēs redzēt kaut ko, ja mēs esam noslēpušies aiz sienas? Jēzus gāja pie cilvēkiem, Jēzus sēdēja ar muitniekiem un grēciniekiem, Jēzus ņēma uz ceļiem bērnus. Un tādā veidā viņš teica, neliedziet viņiem nākt pie manis, jo tādiem ir debesu valstība. Un Jēzus ļoti arī centās mācekļiem pateikt, ka es aizēju, lai jums sagatavotu vietu. Jāņa 14. nodaļā no 1. līdz 3. pāntam, pat līdz 6. tur vairāk varēs saprast. Viņš saka, kad es aiziešu un jums vietu sagatavošu, tad es nākšu pie jums un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, arī jūs būtu. Tātad viņa vēlēšanās ir, lai tur, kur viņš ir, lai arī būtu viņa mācekļi. Un tāpēc mans pirmais jautājums ir, kas ir mūžīgā dzīvība? Ko tas nozīmē dzīvot mūžīgi? Daži jaunieši saka, es negribu dzīvot mūžīgi. Negribās ilgi dzīvot, pat šeit virs zemes. Viņi saka, tur ir tā lieta, ja cilvēks dzīvo mīlestībā, ja cilvēks ir piepildīts ar mūžību, viņa dzīve noteikti izmainīsies. Un šī atklās, ja tev šodien svētais gars parādīs, tas izmainīs visu tavu dzīves jēgu, kursu. Viss pēc kā tu tieksies, kur tavu iekšējā enerģija aizies. Un noteikti aizies no tevis depresivitāte.
Jo atklāsim par mūžību, pirmais rada prieku, Ebrejiem 12.2. Priekš sagaidāmā prieka viņš ir krustu paciets par kaunu nebēdādams, par Jēzu teiks. Tad Jēzus zināja krusts, bet tālāk Dieva godība, tālāk Dieva prieks, tālāk eņģeļi dziedās, tālāk nebūs vairs nāves, nebūs vairs sāpes. Ja? Tāpēc, ja tev tas ir, tad grieķu valodā tur teiks nevis prieka vietā, bet priekš sagaidāmā prieka. Ja viņš ir krustu paciets. Tāpēc, tad, kad tev ir grūtības, smagas lietas kaut kādas, bet tu ej tam pāri, un tu zini, ka es ar katru dienu tuvojos tam brīdim, kad es būšu ar savu kungu debesīs. Ja? Reiz kāda tantiņa atnāk uz dievkalpojumu, un viņai jau apmēram 90 gadi, un viņa saka, brāļu māsas, es vakar jau ar vienu kāju biju mūžībā. Bet paldies Dievam, Dievs man tomēr pasargāja, es esmu šeit virs zemes. Kam mēs dzīvojam? Mēs jau neesam pašnāvnieki, mēs jau neesam tie, kuri gribam ātrāk no šejienes. Bet tomēr mums nav, ka tā ir kaut kāda nelaime, ka tas ir kaut kāds zaudējums. Pāvils saka, es gribu jau atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Filipiešiem 1:20-21. Saproti, ka tu esi piedzīvojis debesu valstī, kāpēc tev nav uz to tieksmi? Tāpēc, ka tu nekad lūkšanās neesi piedzīvojis Dievu. Neesi piedzīvojis Dievu valstības klātbūtni. Tāpēc, ka tas ir tāds prieks, tas ir tāds piepildījums. Un es saku, Dievs, ja šeit virs zemes jau tik ir labi, tad kā būs tur, kur es redzēšu visu skaidrībā, kur es redzēšu tavu godību? Un kad tu esi to saņēmis, kad tu piepildījies ar to, tad vienkārši tev tāds iekšā, tāds motīvs, es iešu visam pāri, es zinu, ka priekšā varbūt ir ciešanas, varbūt ir uzbrukumi, bet priekšā, kā zini, sportists skrien, viņam sāpes, viņam vēji, viņam lietus līst virsū grūti, bet viņš redz to finišā līniju, viņš redz, kā viņš ieskrien finišā, viņš redz, kā uzvara, apbalvojums, tālāk slāva, un tas viss mūs gaida tālāk, kaut kādas materiālās lietas, kuras viņš varēs iegūt, ja? Šajā zemišķajā plānā. Tāpat arī mums tā jābūt. Ja? Tāpēc tas ir atklās par mūžību rada. Pirmais tas ir prieku, otrais mīlestību. Ja? Tātad, kad es saprotu, ka man ar jums, dārgie, man ar manu sieviņu, ar manu bērniem, ar cilvēkiem, kuri šodien pieder Kristum, mēs pavadīsim mūžību, tad es jau tagad veidoju ar jums attiecības. Jo es zinu, ka mēs kopā debesīs būsim. Un nedomā, ka tur kaut kā viss būs citādāk. Kad es šeit biju tāds, ka pie manas bailes ir pieiet, tāds dusmīgais, bet kristietis, dusmīgs, tāds ātrsirdīgs, ja, tāds nevar nekādīgi iziet uz attiecībām ar konfliktu, tad tas viss turpināsies debesīs. Tu nedomā, ka tur kaut kāda, kamēr tev eņģeļi nesīs, tu tur visu dzīvi sev pārdomāsi, un tad tur ienāksi jau tāds tā kā eņģelīts. Ja? Šeit Dievs mūs formē, šeit mūs gatavo, jo arī templi, mēs esam Dieva templis. Sālamana templis bija veidots, akmeņi ja, bija gatavoti pavisam tālu no Jeruzalemes. Viņi bija apcirsti, liela akmeņa nogādāti Jeruzalemē, un Jeruzaleme nebija dzirdams, ka tur kāds ar āmuru sistis var bija klusu. Un tie akmeņi likās viens uz otru. Tas runāts par to, ka mēs tālumā šeit virs zemes tiekam apcirsti, aptēsti, sagatavoti, noslīpēti, lika tā akmeņas, ka pilnīgi nevarēja redzēt šūnu. Tik bija viss izslīpēts. Zini, lielie grēki no mums atkrīt uzreiz, pīpēšana, dzeršana, netiklība, narkotikas atkrīt uzreiz, bet tas grūtākais ar gadiem iet skaudība, skopums, nepiedošana. Ot viss šīs lietas, Dievs pie tā ātrsirdība, tas te eksplozijas, ja? Un tas viss Dievs pie tā strādā, ļoti strādā, ar lielu pacietību strādā, un to viņš mūsos slīpē tos, zini, tāds stūrīšs, tādus pās. Viņš tā kā vēl pieslīpē, tāpēc mūsu dzīvē atnāk smilšpapīri, kuri mūsu bišķiņ pie tā pieveido. Un trešais, pareiza investīcija. Tava laika investīcija, tava finanses, tava spēka, tavi talanti, kuri tev ir. Jo kur ir tava manta, Bībelē teiks, tur būs tava sirds.
Ja tava manta ir debesīs, ja tu krāji visu tur, visu, ko tu šeit virs zemes, tu nemeklē, lai tev dotu uzslavu, tu meklē to, lai tas viss, kas šeit ir, kā Bībelē teikts, lai mēs sev draugus sagādājam ar netaisnām mamonu palīdzību, Lūkas 16. nodaļa. Priekš kam? Lai tad, kad šīs mantas vairs nebūs, kad tas būs, kuram patīk uz muguras gulēt? Es reiz noguļuši, tad es salieku rokas. Mums reiz nāk, o šitā te, kad būs tas koka mētelīts uzvilkts. Zini, vat interesanti, ka mums ticīgiem vienīgiem nav bailes runāt par nāvi. Kā arī divi brāļi iet, viens saka, nu kā uz mājām ej? Viņš saka, nē, tagad uz dzīvokli, uz mājām vēlāk ieši, ja? Mēs varam par šīm liekām tā smieties, tāpēc, ka mēs dzīvosim, nāvis nav. Kā es jums jau daudzreiz par to saku, tā ir roba. Tas ir darba apģērbs, mana miesa. Un darba beigās, kā mums ir, mēs novelkam to darba apģērbu un uzvelkam kaut ko tīru un svaigu un patīkamu. Mēs novilksim un mēs redzēsim, ka mums būs pēkšņi baltas drēbes, mēs pēkšņi starojam. Tu investēsies cilvēku dvēselēs, jo tu sapratīsi, ka viss virs zemes sadegs, visas manas medaļas. Man jau tagad medaļas ir pazuduši, man bērni sāka parādīties, un bērni izvilka medaļas un sāka spēlēties, un viņas kaut kur ir apraktas, laikam dārzā. Ja? Es saprotu, ka viss tas satrūd, viss tas pazūd, un tam vairs nav tās vērtības, zini. Bet kāda vērtība ir tās dvēseles, kā ja es teicu, kad jūs mantosiet sev ar šo netaisno mamonu draugus, tad, kad jums viss būs pazudis, jau visu būsiet atstājuši, jūs iesiet Dieva valstībā un viņi jums nāks pretī, viņi jūs satiks. Saprot, ne tikai Jēzus Bībelē teikt 16. nodaļā. Lūkas evaņģēlis. Darājiet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Es iedraudzējos, un tur ir tā draudzības spēks šeit parādīts. Ja tev ir sanācis ar cilvēku iedraudzēties, pirmais ir draudzība. Pirmais, ka tu to cilvēku cieni, un viņš tevi ciena. Viņš redz, ka tu esi saprātīgs cilvēks, ka tu neesi nomaldījies, ka tev ar galvu viss ir kārtībā, kā daudziem liekas, ka viņam kaut kas ar galvu noticis, ka tev ir viss ok, ka tu plauksti, ka viņam pat liekas, ka tu kaut kādas zāles lietoji, tīpaši, ka tu atnāci pēc dievkalpojuma. Bet tas tev piepilda, ka tas tiešām tas ir tas, ko tu visu mūžu meklē, un tu atradi, un ka tas ir visiem vajadzīgs. Vienreiz ir tā, ka tas nav priekš manis. Jēzus evaņģēlijs ir priekš katra. Un tas ir vajadzīgs visiem, saproti? Šeit ir tas, ka cilvēkam iekšā visu laiku dvēsele kliedz. Kāds no kristiešiem, kāds no draudzes, atnāciet un palīdziet. Tā kā tas Maķedonijas 16. nodaļa apsdarba grāmatā, sākot no 6. panta, viņš ieraudzīja Pāvils kādu maķedonieti naktī vīzijā, un viņš redz to maķedonieti, nezinu, viņš ceļiem stāvēja. Pāveli, atnāc lūdzu un palīdzi mums. Un tā tās dvēseles pat tie cilvēki, kuri saka, nevajag man tevi, viss ej projām, bet īstenībā viņa dvēseles saka, klausies, neatstāj mani. Neatstāj mani, es eju uz pazušanu. Tev ir kaut kas tāds, kas var aizķert un kas var šo cilvēku aizvest uz debesu valstīm. Tāpēc tālāk ir teicis, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Dievs tev iedeva talantu dziedāt. Tu dziedi bārā, piemēram. Es tā bieži teicu, jā, viņš skaisti dzied, bet viņš dzied sev par slavu un sev priekš naudas. Dievs viņam iedeva, un Dievs viņam atprasīs. Tu nebija uzticams. Tev Dievs deva iespēju, talantus, finanses, uz kuriem tas viss bija tērēts. Netikumiem, grēkam, savai slavai. Cilvēkam pašam nekā nav. Dievs mums visu dod, un mums jābūt ir uzticamiem pārvaldniekiem par Dieva resursiem, kuri mums ir dot. Ja? Tā kā resursi tas ir man dots laiks, dota laba veselība, doti man talanti, un tagad kur tu to visu investē. Ja? Un tālāk viņš saka tā, ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Ja jūs šeit neinvestējaties Dieva valstībā, netērējāt Dieva valstībai, tad kas jums uzticēs to garīgo mūžībā? Nebūs tā. Tāpēc Dievs grib, lai mēs arī mūžībā būtu uzticami, lai tur būtu arī viss kārtīgi, lai mēs būtu krietni. Tāpēc viņš arī bieži saka, ka tad, kad viņš iznāks mums pretī, viņš teiks tādu mums atzinumu, ka tu godīgais un uzticamais kalps ieej sava kunga priekā. Ja? Tu biji uzticams. Viņš arī mums teica, kad jūs būsiet visu izdarījuši, tad sakat, ka mēs esam necienīgi kalpi, ka mēs izdarījām tikai to, kas mums bija jāizdara. Tāpēc mans sapnis ir tāds, lai tiešām
ka man visu laiku, kas man ir, ja, lai viņš maksimāli visu laiku būtu ieguldījis Dieva valstī. Tāpēc te ir teikts tā, neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tad vai tu dzīvo zemišķajam, mantai, visi pasauli tā dara, viņi uzkrājums taisa, viņi kurš krutāks, jo pasaulē ir kas acu kārība, miesas kārība un dzīves lepnība. Viss, lai viens otru priekšā kaut ko kādam pierādītu. Tad, ja tu tam dzīvo un nedzīvo Dievu priekšā, tu nevarēsi gan tam, gan šim. Tad te ir jāizvēlās. Un tāpēc, ja tev būs atklāsme par mūžību, tu teiksi, kā, tu ko paņemsi to līdzi? Tu ko paņemsi? Tu redzi, kāda sacensība pasaulē ir, bet tas vispār ne uz to pusi. Tāpēc mūžīgā dzīvība, tas pirmais jautājums, ir attiecības ar Jēzu. Atceries to. Ja tev nav, ja tu tikai atnesi uz baznīciņu svētdienā 2 stundiņas, mēs pastāvējam, pateicam amen, aleluja un vispārējais, bet īstenībā kristietība tas ir Jēzus. Mēs nākam uz šejienu, lai iepazītu Jēzu, lai piedzīvotu Jēzu, lai saņemtu no Jēzus. Viņš ir mana mīlestība. Te ir tā lieta, ka tev Jēzus, kas tev ir? Tikai tavs, kā saka, donors. Jēzu dod, tu tādu foršu esi atrad, zin, kā bieži kaut kādu radnieku kāds ir atrads, vai bērni ciena savus vecākus, ja? Bet nevis viņus, bet kad jūs tad beidzot aiziesiet tajā mūžībā, cik tu man var te ciesties, beidzot es varēšu paņemt savu gabalu, un tāpēc bērēm sākās. Vienkārši cilvēki sastrīdās, sadalās, tāpēc kaut ko nav pareizi sadalījuši mantu, ja? Vienkārši tuvinieki paliek par ienaidniekiem. Tāpēc mēs bieži vien esam arī tādi zemišķi, ka mums ne pats Dievs ir vajadzīgs, bet tā svētība, tā aizsardzība, tā žēlastība, tas viss. Bet mums ir jāizaug līdz tam, ka Bībelē teiks, ka bez ticības Dievam patikt nevar, bet tam, kas pie viņa griež, nāks ticēt, ka viņš ir. Un tie, kas viņu meklē, tiem viņš arī atmaksās. Un tieši ar tādiem cilvēkiem Dievs tālāk strādās un caur šiem cilvēkiem savu likteni arī veidos. Tāpēc Jāņa 17.3 ir teikts, šī ir mūžīgā dzīvība, lai atzīst tev vienīgo Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Tātad mūžība ir atzīšana, iepazīšana. Kā Ādams iepazina Ievu, kaut kas viņu attiecībās notika, kaut kas jauns, tas bija kaut kas interesants, ko viņi iepriekš nebija baudījuši. Tā mums būs atzīšana. Dievam ir ļoti daudz dažādas šķautnes. Mācekļi visu laiku bija atzinuši kaut ko jaunu. Kas ir tāds, kurš vētras apklusina? Atceries laivā? Ja es piecels, saka, apklus, nomierinies. Un viņiem visu laiku bija tā, wow! Un augšām celšanās viņi ticēja, ka Jēzus būs nosīts. Atcerieties? Viņš teica, ka mani piestīs krustā. Bet viņiem nebija atklāts. Viņš teica, ka es 3. dienā augšām celšos. Bet tas viņiem nebija atklāts. Un ka Jēzus augšām cēlās, viņi bija bēdās, Jēzus nomira jau 3. diena. Bet kad Jēzus parādījās, wow! Kā tas caur sienu ienāk, durvis bija aizslēgts, Jēzus parādās. Wow! Pēc tam viņi skatās, kā viņš paceļās debesīs. Wow! Kad tu pazīsti Dievu, tev nekad nebūs neinteresanti. Kad tu esi svētajā garā, kad tu lasi Bībeli, tev būs ļoti aizraujoša dzīve. Ja tev ir palicis garlaicīgi, tu esi kaut kādā rutīnē, es tev uzreiz pateikšu, tu pārstājies lasīt Bībeli pa īstam. Tu nelasi, zini, daudz brāļi saka tā, es lasu Bībeli uz ceļiem. Es gavēju, lai Dievs man dod jaunas atklāsmes. Tāds garīgais līmenis, ka Dievs gribu atklāsmes, es gribu dziļāk zināt rakstus, dod man gudrības un atklāsmes garu, lai es labāk varu tevi izprast. Un tāpēc arī Asavs teica, ka tu esi mans, ja, no 23. līdz 26. pantam, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Ka tu esi mans, tad mana mūžība ir tur, kur esi tu, mana mūžība ir, ka mēs varam runāt viens ar otru. Tās ir attiecības. Tās ir attiecības ar Jēzu. Un daudz tajā dienā, kā rakstīts Mātei 7.22.23, sacīs, kungs, vai mēs neesam tavā vārdā nākamās lietas pasludinājuši? Vai mēs tavu vārdu neesam ļaunos garus zinuši? Vai mēs tavu vārdā daudz brīnums neesam darījuši? Saproti? Un ja es 6. nodaļā Jāņa evaņģēlī saka, jūs mani meklējat, nevis tāpēc, ka redzējāt zīmes un brīnumus, bet tāpēc, ka ēdāt maizi un esat pāēduši.
Viņš saka, meklējiet mūžīgo, jo šīs te visas lietas viņas agri vai vēl pieēdās, pat dzīmes un brīnum pieēdās. Kā izaug, labi, mironis augšām cēlās, bet es pēc tam redzēju, viņš tik un tā karoti nolika. Pēc kāda laika dziedinājās. Redzēja, ka dziedinājās, pēc tam makal saka, palūdziet par manu tur kaut kādu slimību. Makal viņai slimība parādījās. Un ja es teicu, nepriecājieties par to, ka jums ļaunie gari paklaus. 10-19. Viņa, māci tavā vārdā. Viņa tā deks, vau, sieni dvižuha, Jēzu, vau, tur viņi tur skrēja, ļaunie gari, mēs esam kruti. Un ja es saku, priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Tas viss pieēdīsies, tas būs ar neveiksmiem arī. Nevienmēr būs izdzīti, un viņiem tā arī bija. Atnāk tādi bēdīgi. Jēzu, ko ir? Nevarējām izdzīt, Jēzu. Viņš saka, ar gavēšanu, ar lūkšanas palīdzību. Redz, neizdevās, reiz bēdīgi. Tad, kad tev ir Dieva valstība, tad tev nav skaudības šeit virs zemes. Zini, kā viss atrisināsies, ja mēs beidzot sapratīsim to īsto dzīves jēgu. Jēzus sacīja 11.25 Jāņa evaņģēlijā. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, ja tas arī mirs. Un tu mirsi, bet tu nemirsi. Un tādā brīdī, kad tavas astiņas aizvērs, kāds teica tā, ka mēs dzīvie aizveram mirušajām acis, bet mirušie atver acis mums. Es bieži par to domāju. Aiziet cilvēki. Un kāda bija jēga no tiem lielajiem pieminekļiem. Ja mēs to sapratīsim, kā arī Jāņa 6.54 teiks, kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. Baudīt Jēzus miesu. Tas nav vakarēdienas. Tas tikai rezultāts tam, kas ar mani notiek visu laiku manā dzīvē. Tāpēc, ja jums teikt, Andri, kas tev ir vispār draudz, tur baznīca, vispārējais, pat cilvēkiem, kad es liecinu, es nestāstu, ka esmu mācītājs. Es vienkārši saku, es ļoti mīlu Jēzu. Esmu saticis Jēzu savā ceļā. Un Jēzus man ir piedevis visu grēkus. Mana dzīve izmainījās, mana dzīve piepildījās ar jēgu. Un es nevienu minūti no 95. gada septembra, es 18 gados pieņēmu Jēzu, es ne par vienu minūti nežēloju. Zini, nenožēloju, jo mana dzīves laika mainās reāli. Es vēl tikai esmu pašā sākumā, es tik maz zinu. Es reāli tevī Dievs ir tik vēl vairāk. Tā kā skābeklis. Visu laiku piepildies. Jāņa 15. nodaļā. Ja jūs turēsiet manus baušus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušu un paliek viņa mīlestība. Kas ir pa baušiem? Nedzert, nepīpēt, bet es domāju, ka te cits bauss cilvēka dvēseli glābšana. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans balss, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jēzus, kā draugs, ir nodevis sevi par mani, tad, kad es vēl nebiju ticīgs. Bībelē teiks, ka mēs vēl bijām grēcinieki, Jēzus par mums mira. Ja? Tātad mana mīlestība šodien ir pret manu tuvāko. Kas ir mans tuvākais? Pēc līdzības samārieša, kurš ir nonācis nelaimē. Viņu piekāva, viņš gulēja uz miršanu. Visi gāja garām. Un viens iestājās, viens viņam palīdzēja, viens eļļu lēja. Tur viesnīcu noīrēja, tur samaksāja 2 denārijus. Un teica, kad es atgriezīšos, tad es samaksāšu pārējo, un tas viesnīcas īpašnieks ticēja tam, jo noteikti viņš viņu pazina, ka es atnākšu, es tev samaksāšu. Tad viņš bija uzticams cilvēks. Tas nozīmē, ka es ieguldos, es investējos uz to, lai tos, kuri nonākuši nelaimē tā, ka viņi rītā būs ellē, viņi nomirs. Viņi iet uz pazušanu. Tāpēc es savu dzīvību, visu, ko šodien kas man ir dots, es gribu Dievs vairāk piepildīties ticībā, es gribu vairāk būt spēkā, es gribu, lai caur man notiek zīmes un brīnumi, es gribu, lai mums ir forša liela ēka, es gribu, lai mums ir draudz pa visu Latviju, es gribu, lai svētais gars deg, lai daudz mācītāji kalpot, lai viss attīstās un lai vienkārši cilvēki stāv ar paceltajām rokām un vienkārši pagodina un slavē Dievu. Un es ticu, ka to Dievs pašu grib, bet tam vajag nodoties. Kad es trenējos, man uzreiz teica, treneris, jūs nevarat būt biznesmeņi un jūs nevarat būt paralēli uzreiz sportisti. Jums jāizvēlās, par ko jūs gribat kļūt. Tāpēc mūsu katra uzdevums ir, es būšu evaņģelists. Es būšu tieši tas, kurš nes evaņģēlija vēsti ne tikai saviem tuviniekiem, darbā, kolēģiem, kaimiņiem. Es gribu, lai šie cilvēki ir paņemti debesīs, un es zinu, ka es par to saņemšu algu. Otrais, kā zināt, ka tev ir mūžīgā dzīvība? Vai kad tad nomirsim, tad Dievs jau kā tiesnesis, viņš pateiks, vai tur ir tā mūžīgā dzīve, vai tu esi pelnījis, vai tu neesi pelnījis.
Tātad Efeziešiem 2. nodaļa, 8. 9. pāns, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, lai neviens nelielās, jo jūs esat Dieva darbs Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs ir iepriekš nozīmējis, lai mēs tajos dzīvotu. Tad Dievs man visu priekšā ir atvēris labos darbus, kas man ir jāizdara, bet no viņa žēlstības esmu pestīts. Bet, labi, bet vai es zinu, ka man ir mūžīgā dzīve? Tad atklāsmes grāmatā 3.20 teikts, es stāvu pie durvīm un klaudzinu, un ja kas dzird manu balsu un durvis atdara, es atdaru, viņš saka, es iešu pie viņa. Tad, ja tu pateici, Jēzu, ienāc manā sirdī, lūdzu, piedod man manus grēkus, viņš ir atnācis, viņš pateica tā. Viss. Es ticu viņam vairāk nekā kaut kādām izjūtām. Un Jāņa 5. nodaļā 12. 13. pantā, kam dēls ir draugos, tuvībā, sirdī, tam ir dzīvība. Ir, nevis būs, bet jau ir dzīvība. Mana dzīvība ir Jēzus, mana mūžīgā dzīvība ir Jēzus. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Tāpēc kāds teica tā, ka būs 3 brīnumi, kad nonāksim debesīs, ka tos, kurus mēs tur gaidījām, neieraudzīsim, ka tos, kurus negaidījām, ieraudzīsim, un 3. brīnums, kā es šeit pats nonācu? Taču es zinu, ka nevienmēr bija tik precīzi, nevienmēr viss bija kā vajag. Un tā ir tā Dieva žēlastība, tā kā uz krusta 2 slepkavas. Ja? Viens saka, kungs, piemin man, kad nāks savā valstībā, un viņš viņam saka, šodien pat tu būsi ar mani paradīzē. Es nebiju to gaidījis. Dievs vienmēr dod vairāk, par ko mēs esam lūguši, gaidījuši, meklējuši. Ja? Tātad piedzimis no augšienes cilvēks, ja es teicu, Jāņa 3. nodaļa, kas nepiedzimis no augšienes, neredzēt un neiet tam Dieva valstībā no 3. līdz 6. pantam. Ja? Kā var redzēt, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes? Viņu velk lasīt Bībeli, nākt uz dievkalpojumiem. Ja? Mainās dzīve. Ja? Mainās dzīve, raksturs mainās cilvēkam. Viņš sāk piedot. Viņš paliek lēnprātīgs. Viņš jau uz asiem vārdiem vairs asi neatbild. Viņš vairs nesit ne sievu vīru, nesit, vairs gludekļi nelido par kaut kādām lietām. Viss jau kaut kas ir mainījies. Ja? Viņš nepaliek grēkā. Tātad, ja viņš arī sagrēko, viņš necenšas to noslēpt, bet viņš uzreiz iet un meklē Dievu. Bībelē teica, ka tas, kas no Dieva dzimis, viņš nepaliek grēkā. Ja? Viņš negrēko. Bet Dieva sakne paliek viņā. Tas nozīmē, ka es nedzīvoju, man patīk grēkot. Nē, es cīnos, man riebjās. Un tas, ka tu jau cīnies, kā vecajā derībā sieviete, kura bija uz lauka noķerta un sākta varot, ka viņu varoja, ja viņa klusēja, tad abus divus jau noķēra, abus divus nodeva nāvei. Bet ja sieviete kliedza, negribu, tur kliedza, tad tikai tas varotājs tiek nodots ar tā sieviete, tā kā viņa kliedze, tad viņai tas tā kā nav ieskaitīts kā vaina. Tāpēc mēs nedodam ieperināt sevī tās ļaunās domas. Ja? Un, protams, tā cilvēka velk uz debesīm. Ja? 3. Vai var pazaudēt glābšanu? 2. Pētera vēstulē paskaties. Jo ja tie, kas pasaules ganēkļiem mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, tad viņi bija izbēguši, viņi iepazina Jēzu, viņi pieņēma Jēzu, bet tanīs atkal iepīti zaudēt cīņu. Iepīti, atkal grēkā iepīti. Es pēc saku cilvēku, ja tev ir alkohols bijis problēma, tad paiet gadi un nāk līgo svētki, un tu ej garām zināmam plauktam. Un tu tā kā sāc skatīties, wow, pa cik tas šņabis? Pa puscenu, līgo cena. Ok, vakars, es tā klusīt emēju pēc maizes, un tagad štukoju. Tā, kā būt? Ok, skatos apkārt, nav neviena cilvēka. Super, nav neviena cilvēka, uz kas tikai sievieti tur sēž, tur garlaikojas. Un tu tā lēnītam tā, šinks to pudelīti, činks iekšā ar maizīti, piesedzi to pudeli. Uz kasi, un doma tāda, ir jau vakars, es iedzeršu, es izgulēšos, un neviens nemaz to nepamanīs. Es vienmēr cilvēkiem saku, neskaties, kāda cena šodien cigaretēm, neskaties, kādas tur atlaides, jo atlaid tikai līdz rītdienai, šodien jāņem. Rīta akcija beidzās. Un Sātans tev noteikti nozīmēs to, ka nekas jau nebūs, var jau pakluso. Viņš no sākuma vilina, nekas, un tā kā arī Ieva bija
vilināta, nekas, atvērsies acis, būsiet kā Dievi, būs šitā te, būs emocijas, pēc tam tādas emocijas. Viņš ar vienu roku it kā dod, bet ar otru paņem tik tādus procentus, vienkārši nežēlīgi. Tāpēc neuzķeries uz Sātana āķīšu. Bībelē teiks, kas no Dieva ir dzimis, tas sevi pasargā, un ļaunais viņu neaizskara. Sargiet sevi. Sargiet no tā, kurš šis laiks staigā, viņš meklē, kā tevi var noķert. Un te teiks tā, un viņi zaudēja cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums. Kāpēc zaudēt cīņu? Tāpēc, ka viņi paši tur cīnās. Ja tev ir sākusies cīņa un tu esi iekritis, var būt tā. Ļoti svarīgi iet uz grēkus, ļoti svarīgi iet uz sarunu ar mācītāju, ļoti svarīgi iesaistīt zināmas personas, tā noteikti var būt sieva. Ja? Nevajag slēpt. Tas tavs draugs, tava sieviņa ticīgi, protams, viņa pieder Kristum, ja? un mācītājs. Vai ir kāds varbūt arī no līderiem draudzē, kurš var ar tevi strādāt, kuram tu vari atskaitīties, kurš var par tevi aizlūgt. Tad tev ir vēl Bībelē teiks, ka ja viens cīnās, tas ir viena lieta, ja viens pakrīt, bet ir labi, ja ir divi, jo ir viens, kurš palīdz piecelties. Ja? Viens uzvar 1000, divi uzvar 10 000. Tad tavs spēks paliek lielāks. Ja? Tāpēc, ja tu pats cīnies, tad tu zaudē cīņu. Jo labāk viņiem būtu bijis, ka tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā bauša. Kāpēc slikti? Tāpēc, ka ļaunie gari paliek šausmīgāk. Ja tev bija viens, tad tev būs 7. Tev būs atkarība pēc atkarības. Tev vienkārši visu laiku būs piemiņa, ka tu kādreiz ēdi to patīkamu ēdienu, bija tik foršs svētdienās, tagad tu ej garām. Vienkārši pilnīgi kauns, ka tev kāds nesatiek. Tu atceries to brīnišķīgo laiku, bet tu vienkārši iedevi Sātana vietu, un Sātans saka, tagad tev tā nav izējas, tu esi liekulis, tev Dievs vairs nepiedos, tu esi Dievu uzmetis pa pilnu programmu, un Dievs tev vairs nepieņems. Viņš parasti tā šaubina cilvēkus. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs esam ar cīņu, lai mēs ejam uz priekšu, varat Galatiešiem 5. nodaļu 19. 22. pants arī par to pierakstīt. Ja? Ka ja jūs tā dzīvosiet, ja jūs turpināsiet, ja jūs attaisnosiet, jo lielākā problēma, ka tu attaisno savu grēku. Kāpēc tev nevar palīdzēt? Tāpēc, ka tu saki, man ir ok. Ja alkoholiķis saka, es varu, es ok, es stāvu, es vairs nedzeru, es vairāk nedzeru, ja viņš saka, arī mazāk nedzeru, ja, bet es, kā saka, kontrolēju situāciju, tad tādam nevar palīdzēt. Tev jāpasaka, man ir problēma, man vajag palīdzību. Ja? 4. Vai mūs redz mūžībā aizgājušie cilvēki? Kā viens tur nometni viņam liela Daugavpilī. Viņš saka, es gribu kādu viņam nodot, šo nometni tur lielu ieguldīt finanses, tur tāds kompleks liels, lai es varētu no debesīm pēc tam, ja viņš ir večuks, skatīties un redzēt, ka tur viss kārtībā. Viss tur kārtojas no debesīm, tā pastīšas, tur no mākonīša, ja, kā zīmē, un skatus viss forši. Ja, tur. Kā tur mani bērni, viss kārtībā, kā mana sieva, ar ko viņa tur? Uzreiz nav vairs debesis, vai gribās nokāpt no tām debesīm un tikt galā tur. Kāpēc Bībelē nav konkrēts atbildes par to, ka vai mirušie mūs redz, bet es redzu vistuvākā raksturvieta tam ir 21. nodaļā 4. pāntā Jāņa atklāsmes grāmatā. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, tad tie, kas nonāk debesīs, nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Ja mēs zinātu, kas notiek ar mūsu tālākajiem bērniem, ka kāds bērns tomēr nepieņēma Jēzu, vai kaut kāda vēl situācija no radiniekiem notika, kaut kāda traģēdija, tad tur mēs bēdāsimies, tur mums būs sāpes, mēs tur pārdzīvosim. Bet tas viss, kas šeit virs zemes dots, man ir bērni, man ir māte, man ir tēvs, brāļi, māsas. Jēzus pat parādīja, ka viņam saka, kur ir tavu māte, tavu brāļu meklēt. Viņš saka, kas ir mani brāļi, kas ir mana māte? Tie, kas dara man debesu tēvu prātu. Viņš parādīja to, ka tur būs debesīs brāļu māsas, un tur būs noņemts tas, kas bija dots priekš šīs te zemišķās dzīves, šīs te jūtas būs atņemtas. Tāpēc nebūs tā, ka, ja tavā dzīves laikā, piemēram, tu zini, ka tavs tēvs aizgāja uz elli, vai māte aizgāja uz elli, un tagad tu debesīs laiks zini, ka tagad es priecājos, mani radinieki mokās. Tev būs nodzēsts tas tev nebūs zināms, tev būs Dievs pirmkārt, ja? Tev pat tās zelta ielas nebūs svarīgas. 5. Kā Sātans cenšas mums nozagt mūžīgo dzīvību? Kā šī bruņu cepura no mūsu galvas ir paņemtas? Tās ir pirmais grūtības, ciešanas, zaudējumi, kaut kādi uzbrukumi uz mūsu dzīvi, kur ir ļoti smagi
un mēs lūdzam un neuzreiz saņemam atbildi. Un rakstīts 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgans, viņš aktīvi staigā, viņš meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stiprā ticībā. Tad viņš grib aprīt tavas attiecības ar Jēzu, tavu ticību, tavu uzticēšanos Jēzum. Zinādam, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlstības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs patstāvīgs, viņam vara mūžos. Āmen. Tātad, ja tu paliec Kristu Jēzu, tu paliksi stiprāks, tu būsi norūdīts, tu vairāk paļausies uz Dievu, nevis uz cilvēkiem. Tu sapratīsi, ka uz cilvēkiem paļauties, tā kā Jēzus, ja viņš būtu paļāvis uz cilvēkiem, tad cilvēks iedeva viņam naglas. Viņš būtu neaizgājis līdz krustam. Tāpēc tu daudz sāc saprast tanīs visās ciešanās. Tev nekad nevajag apvainoties uz Dievu. Jo no sākuma tu apvainojies uz cilvēkiem, kur tev izdarīja sāpīgi, un pēc tam tu sāc Dievs, kāpēc tu mans tēvs, tu man neaizsargāji? Kāpēc tu pieļāvi šitā te ar mani izrīkoties? Un cilvēkam apvainošanās. Un viņam sāk zust ticību uz Dievu. Un Sātans tādā veidā tevi ir attālina no Dieva. Un kad tu esi pazaudējis Dievu, tad tu esi pazaudējis visu. Otrais – apvainošanās. Ja mēs apvainojušies esam, tad mēs lasam rakstos, ka ja jūs nepiedodat saviem cilvēkiem, kuriem jums izdarījuši pāri, tad arī jūsu debes Tēvs jums nepiedos. Tātad grēks, ko Dievs nepiedod, tas ir tas, ja jūs nepiedodat. Šo grēku nevar. Ja jūs nepiedodat, tu dzīvo nepiedošanā, tad arī Bībelē teiks, ka Dievs tevi nedzird. Te teiks tā no 25. panta 11. nodaļā. Un kad jūs stāvat Dievu lūgdam, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Trešais ir pie tā paša, kas mūs attālina. Ka cilvēks saka, tas jau nav grēks, tā daudz dzīvo. Nesalīdzina sevi ar citiem ticīgiem cilvēkiem. Nesalīdzina sevi ar citām konfesijām. Tur ir atļauts dzert, tur ir atļauts to darīt un to darīt. Jā. Tātad ļoti svarīgi, lai mēs mērojam visu pēc Dieva vārda. Jo dažreiz saka, mūsu kultūrā